šodien turpināsim spēlēt ranktā. Šodien kārta atkal Warrioram. Un tūlīt uzzināsim mūsu pretniekus. Ir sākusies jauna sezona, mums ir cits cardbacks, kārša muguriņa, nezinu kā to sauc. Esam 21. līmenī. Un tūlīt pirmais duelis. Garrosh versus Rexxar. Let the hunt begin. Victory or death. Minimonieks varētu atstāt, tā teikt, ja no ātri jāatbrīvojas no kāda, nu šo mēs varētu atstāt, tad no Madre Bomber gan var atbrīvoties, līdz viņam vēl ir ilgi. Un ja tā mēs tiekam pie Flesh Eating Ghoul, kas spēles sākumā arī nav tas labākais variants. Nu, mums ir variants Bomb Juggler vai Fiery World Axe vai Bruņas otrajā gājienā. Droši vien, kad es izvēlēšos Bomb Juggleri, tā teikt, lai saglabātu bordu. Un ko viņš mums liks pretī otrajā gājienā? Viņš mums liks pretī Hero Power. Interesanti. Ļoti interesanti, un lūk, mēs tiekam atpakaļ pie mūsu Bomb Jugglera. Nē, pie mūsu Madre Bombera. Ļoti labi, liekam šo, un tas nozīmē, ka, ja viņš pēkšņi nenogalinās mūs, tad nākamajā gājienā ieslīgšu Flesh Eating Ghoul, viņš reiz īsti uzbrukt. Hei, ķēr! Protams, tūlīt mēs redzēsim, ko viņš izdarīs, un pēc tā arī droši vien vērtēsim savu nākošo gājienu. Coins, tad 4 mānus, ko viņš grib izdarīt. Jā, multishots. Atstāja mums uz monstriem. Labi, riskēsim likt Flesh Eating Ghoul, atstātu vienu neizdārētu mānu. Es redzu, nav tas pats labākais variants, bet vajag kaut kādu monstru laukā, lai vismaz kaut daļai saglabātu kontroli. Tad būs jādomā nākamajā gājienā Madre Bomber vai Fiery World Axe plus Bruņa. Nevar jau zināt, ko arī izvilks. Viņš noteikti domās. Cik vēl jau vairāk man ir jādomā. Tad viņš dara šitā. Tad mēs droši vien darīsim potenciāli diezgan riskanti. Un Madre Bomber. Cerēsim, ka trāpīs šim. Trāpa ar pirmo, ar otro. Izcili. Nu labi, viens mums trāpīja, bet nu vienkārši izcili. Šādu treidu man patīk uztaisīt. Viņš pazaudēja vienu monstru. 2 monstrus, es pazaudēju vienu. Nu šis tev neglābs puisis. Nu šie 2 kopā var nosist manu vienu. Bet I don't think so. Es gribu saglabāt, zinām, kaut ko nosacīt board kontroli, un tāpēc es darīšu šādi. Un bruņa. Es varēju uzlikt 5 bruņas no kārtas, šoreiz gan bišķi kļūdījos. Bet nu labi. Es ceru, ka viņam nav vēl viens, tas kas 2-3 damage uztais. Multishots. Tieši šī kārtas, par ko es runāju. Vismaz viņš dabū 2 damage, viņš to man arī atcēt. Teorētiski izdevīgi būtu uzlikt Battlecry Freezer character. Bet vienīgais, ko es varētu frīzot, tas ir viņa monstrs, un es nezinu, tas būtu šobrīd baigi izdevīgi. Tāpēc es darīšu šādi. Cleave varētu noderēt, ja viņš uzliek 2 minionus. Ja viņš uzliek 2 minionus, protams. Un ko viņš liek? Atceries, ka tas Hunters tur var iznāk kāds riebīgs bīstīņš.
Magic Hunters viņš spēlēja šādām kārtīm. Vēl viens mērkaķis. Tas saka, labi skanēja vēl viens mērkaķis. Ai? Nepareiz. Bet es teorētiski varētu lietot Cleave. Es varētu lietot Cleave un pasīties, kas no tā iznāks. Man patīktu, ja Cleave trāpītu tā kā... ja Cleaves trāpītu Silverback Patriarcham un Timberwolfam. Tas būtu vislabākais variants. Tā diemžēl nenotika. Es gribu tikt no viņu vaļā, tāpēc es joprojām nelikšu šo. Es uzstīšu ar Fiery Vortex. Un ar šo. Es zinu, ka tas... viss ir kārtībā. Jā, paga. Es neturos pat... Jā, bet man nav īpaši izdevīgi viņu likt, kamēr... Labi, frīzosim viņu, lai viņš nevietotu weaponu vai ko. Lai man ir monstru laukā. Lai man ir board controls, lai viņam ir jādomā, kā nosist viņus. Vēlreiz. Viņam laikam nevēl neko nedod. Droši vien to viņš uzliks kaut kāds ļoti decent. Nu tas nav tas, no kā es gaidītos. Seriously? Like, seriously? Tā. Teikt ir mazliet jāpadomā. Skaidrs. Strats gatavs. Es domāju, jūs jau nojaušat manu stratu. Tarulgā. Jā, pareizi. Vienkārši esmu. Tinies. Un tinies. Jā, protams, man vairs rokā nepaliek kārts, viņam gan arī ir tikai viena. Taču, man šobrīd laukā ir 10 damage plus vienreiz weapons. Apologies, ko tu man izdarīsi? Wow! Tu nostīs man 5-2, uzliks charge 1-1 un sitīs man pa seju. Nopietni. Džeki, tā tu neuzvarēsi. Mēs darīsim šādi. Pa seju. Un skatīsimies, ko izdarīs Mad Bomber. Nu, vienreiz es cietu. Un... sitīsim viņam pa seju. Kaut viņam saprast, ka... viņam nav cerība. Padodies, tu man neko nevar izdarīt. Tā. Lūdzu, pirmā spēle. Uzvara. Un mums ir 20 līmenis, kas mums garantēja nākamās... kas mums garantēja nākamo kārdu paku. Vēl vienu duelīti. Pamēģināsim uzvarēt vēl vienreiz. Jā, jūs varētu redzēt, ka man koinu pietiktu arēnai. Bet es gribu sakrāt tādu lietu, ko es saucu par adventuriem. Es gribu sakrāt Naxxramas, lai es varu atvērt Naxxramas, lai es varu dabūt papildus kārtas, kuras ir ļoti labas. Tur man vajag 700 kopārus pirmajam vingam. Līdz ar to arēnas es vēl ilgi nespēlēšu. Job's done. Jā, es neko nevaru izdarīt savā pirmajā gājienā. Cerams, ka es varēšu kaut ko prātīgi izdarīt. Un atkal mums pretī ir Hunters. Šī ir... Es nezinu. Bet kā viens nav labi, bet viņam ir labs defratls. Un viņš papriecājās. Šī nav arēna, man nevajag steigties. Ar piemēņēmumu, ka viņam rokā nav kaut kas tāds, kas man ļoti nobiedēs. Un... Kains. Viņš man
Ai, nu lūdzu, tikai ne panteru. Panteru. Tas man nepatīk. Te ir uz mazliet jāpadomā. Te ir uz mazliet jāpadomā. Labi, tas īsti nav tas, ko es būtu gribējis. Tiksim vaļā no panteras, lai viņam paliek tas viens sūdu brēls. Jā, es it kā varētu un uztaisīt vienu damage viņam un tikt no viņa vaļā. Bet es drīzāk to pietaupīšu kādam decent savam monstram. Timberwolves nopietni. Tā, šis jau man galīgi vairs nepatīk. Es jau neko nevaru pagaidām izdarīt. Nu labi, Anojotons. Anojotons nav gluži labākā kārta, bet šoreiz man tā ļaus vismaz kaut ko izdarīt. Tiksim vaļā no šitā. Tiksim vaļā no tā. Protams, viņš tagad viņu nostīs uzlikt kaut kādu decent monstru, bet man vismaz tagad ir iespējas kaut ko dabūt laukā. Ko viņš dara? Ak, Dievs, nopietni. Tā man ir jāturpina domāt. Ļoti labi. Ļoti labi. Tad vispirms mēs uzliekam šo, pēc tam mēs uzliekam lepersnomu. Viņš varēs uzbrukt. Ar viņu mēs iznīcinām to. Ar viņu mēs iznīcinām Fury Vortex. Un done! Jā, es zinu, man ir tikai 18 dzīvības. Jā, es teorētiski varēju uztaisīt Inner Edge tātad drāņķi. Bet man bail, ka viņš man kaut ko pingo veiksmīgi. Liksim viņam nervozēt. Sort of. Viņam būs jāset par to. Plus 2, tātad 3. Nu labi. Lai jau iet. Riskēsim. Tā teikt, mazliet atgūsim spēli. Jā, viņam tur ir tas Stealth Tigers, bet ja viņš sidīs ar viņu pa šo, tad tas uzreiz viņam būs paliks tikai 2 dzīvības un Tigeram. Haundi. Tas gan nav labi. Viņš ar Haundiem vienkārši šitos apsitīs. Un vēl viens tāds. Nopietni. Tas man nepatika. Arcanite Reaper. Tas iet spēlē ļoti riskanti. Vēl ir 40 dzīvības, bet tiek vaļā no viena monstriem, viņam arī nav monstru. Šīs nebūs viegls duelis ne man, ne viņam. Snapjo. Tas man vēl nebiedē. Vēl 5 damage. Nu, ja mēs nonākam, neteiksim, kritiskā stāvoklī, bet par labu to nenosaukt. Nu, davai, nu. Nē. Nu, kāpēc? Tas ir zaudējums. Viņš tiek man iesita to ar to. Es nevaru tagad ar to sistām, jo tad es noteikti zaudēju. Jāmēģina glābties šādā veidā. Cerot, ka es spēšu viņu norašot. Šoreiz Mad Bombers man bišķiņi iegāž. Pat bišķiņi būtu maigi teikts. Nopietni. Jā. Viņš izdarīja šādu. Interesants variants. Jā, nu nākošais būs pēdējais gājiens. Redzu 6 damage. Viņam pat nekas vairs nav laukā jāliek. Labi, Cleaves man, ja pavaiksies, dos iespēju dzīvot vēl vienu gājienu. Es nezinu, varbūt. Es neizvēlu kaut ko tiešām ļoti labu. Nav īsti kārš, kas man varētu šobrīd palīdzēt. Nu, lūk, viņš tiek vēl. Nu, lūk.
Nākošais noteikti būs pēdējais gājiens. Man nav kāršu, kas man varētu šobrīd glābt. Jā, execute. Just perfect. Execute. Job's done. I can see it, bitch. Un pazaudējums zvaigznīti. Jej! Nu, nospēlēsim vēl vienu duelīti. Vēl vienu duelīti. Vēl vienu duelīti. Garrosh versus Malfurion. No ko, Gerošs pret Malfurion. Nu, aizstāv savu dabu. Nu, aizstāv savu dabu, tu norausies no manis. Ābi, ņemam to, ko man dod. Nekas diži labs gan nav. Tad arī man ir otrais un trešais gājiens. Noscīt. Nu, tas kā viens no tiem būtu otrais un tas trešais. O, tas būtu piektais. Job's done. Job done. Smuks mugriņš. Tad droši vien Black Rock Mountain. Vai kaut kas tam līdzīgs. Nezinu. Nē, es visos mēnešos spēlēs. Ļoti ilgāk biju pārtraucis spēlēt, tāpēc nezinu. Viņam divi. Kad viņš bija, ko viņš liks laukā? Can I empty mana crystal? Why? Ko tu no tā ieguvi? Čela, nu ko tu šoreiz no tā ieguvi? Nu es uzlikšu. Es viņam neuzlikšu pusēji. Es vienkārši uzlikšu. Bet čela, ko tu no tā ieguvi? Tu, ka tev tagad ir 3? Nu labi. Nu labi, tev tagad ir 5, tas man nepatīk. Gain 2 or draw 3 cards. Pišķiņ, es nesaprotu, ko viņš veido. Labi. Es likšu Flash Eating Ghoul. Viņam ir 6 mana kristāli. Tas... Es jūtu, ka tas ir kaut kāds kombo. Es jūtu. Bet tā kā es neesmu baigais pro playeris, tad es nezinu, kas man draud. Tikai nesvaipu. Tikai nesvaipu. Tons. Tici man, vecīt, tu varēji labāk. Tici man, vecīt, tu varēji labāk. Vai tiešām tu nevari pareģot, ko es izdarīšu? Tagad man ir 2 varianti. Uzbrukt ar šo. Ļoti vienkārši. Labi, es papsīšu 3 dzīvības, un es tagad uzlieku šo čārdžu. Un... Protams, ka, ja viņam ir swipes viens no šiem 2, var insta nākamajā gājienā pazust. Taču, pagaidām, ļoti apmierina. Tā, Mother Bomber mēs droši vien nākamajā gājienā neliksim. Destroy all minions and summon. Nu labi, es iegūstu sūdīgākus minions nekā man bija. Bet tik un tā, man ir 2 minioni, viņam nav neviena minioni. Un patiesībā sakot, tagad pat būtu izdevīgi izmest mēdu. Tagad es izmetīšu mēdu. Sustīšu tiem un metīšu, jo ir liela iespēja, kad es sametīšu viņam pa seju. Sev, viņam un vienam no trentiem. Es teikšu izdevīgi. Man viens no trentiem mazliet... Nu labi, viņš varēs teorētiski viņu pingot, bet viņš neizstās pēc tāda, kas pingos. Šo te es mazliet pietaupīšu. Nu, pašlaik man laukā ir 9 damage. Starfalls. Nu labi, viņš man iznīcinās abus tos trentus. Tas būtu bijis viņa strats. Diezgan braindead. Nu labi, stēls monstrs, kurš man nākamajā gājienā nosatīs, bet tur jau ir tas prikols, ka man kaut kā pie dīrs.
Lieliski. Armor made to fit. Šis monstrs no sevis ir izspēc praktiski maksimumu. Labi, viņam ir 3-3. Ok. Bet viņš viņam uzbruks, viņš viņu pazaudās. Ticim man vecīt, man tas nesatrauc. Es varēšu izdot 2 kārtas. Liels paldies. Liels paldies, tas man noderēs. Tas man vecīt noderēs. Tā. Tagad mazliet jāpadomā. Mazliet jāpadomā. Tātad. Tā. Diezgan riskanti, bet labi, izmetīsim tevi. Wanna blow something up? Mazliet neveiksmīgi, tas nebija tikai es cerēju. Bet nu labi. Cleave. Šādi. Sēsim šādi kombo. Tomēr beigās diezgan veiksmīgi. Strike. Un viņam rokā ir tikai 1 kārta, savukārt man 4. No kuram ir monstrs, kuros var uzreiz čārdžot, un man vēl ir Arcanite Reaper. 2. Es jau apsveicu ar to, ka tu uztaisīs snaipu. Bet, vecīt, tas tā neglābs. Nu, uztaisīt tu savu 8 dzīvi, jo to pat kārtas rokā nav. Es tev apsveicu ar to, ka tu sev ar katru šādu gājienu vairāk tuviņu dzīvi, tuviņu zaudējumam. Izcili. Put this apple on your head. That was a fucking misklik. Tas bija pamatīgs miskliks. Strike. Es biju Dragon Link Mechanic. Bet labi. Tāpēc es būtu 2 no viņa. Un tad es uzmestu. Nē, es nevarētu laikam. Jā, nē, pagaid. Nē, es nevarētu. I can see. Lūdzu, viņš padodās. Jā, tas kinda easy. Un tagad veiksim eksperimentāli. Kā redzat, man pašlaik ir uzdevums jāizspēlē 30 minionu ar 1. vai 2. līmeni, pēc mēs aiziesim uz My Collection un uztaisīsim eksperimentālo luņu deku, kas sauksies Priest 1-2. Jā, it kā redziet, no Priest deks kaut kāds ir uztaisīts, bet es izņemšu pilnīgi visus monstrus vai maģijas kārtas, kas ir lielāks par 2. līmeni. Un vietā salikšu tikai 2. un 1. līmeņus. Jebkas, kas ir stiprāks, tiks izņemts. Lai es, tā teikt, atliku šo video laiku, pavadīsim, spēlējot dueļus tikai ar 1. un 2. līmeņa monstriem. Un tāpēc neies pirms domājot. Vienkārši mēģinot izcīnīt uzvaras un kādu varētu pateikt. Nā, mazliet padomās. Minimāli. Es izņemšu Kogmasteru, tāpēc, ka man nav. Nu labi, man ir 1 mehs. Tiešām tikai 1? Jā, man tikai 1 mehs. Man tiešām nav jāturēt Kogmasteru. Holy Smites arī viņam ir jāizņem. Un ieliksim viņu. Un ieliksim viņu. Done. Mūsu superdeks. Tikai 1 un 2. Mūsu super priest deks. Redziet, viņam 1. līmenis, viņam neviena kārtas arī nav dabūt. Un mēs spēlēsim ranktā. 20. līmenī ir man super priest deku. Mēs vienkārši izlikt 15 monstrus. Paskatīsimies, cik dueļi tam būs nepieciešami. Es rēķinu, ka 2. Jo, lai izliktu 15 monstrus vajag zināmu laiku. Arī tad, ja tikai 1. un 2. līmeņa monstri. Tas varētu izskatīties diezgan funny.
Nu ko, mēs esam pret Reksāru. Let the hunt. Knife Juggler, Murlocs, Shall bring victory. and Taunt, and Cleric. Lielisks. Lielisks pirmais gājiens mums būs. Wow! Būs izcils sākums. Mēs izveidosim tūlīt. Nē, pirmajā gadā mēs kompo neveidosim. Nu, liks kaut ko? Droši vien zirnekli. Nē, lepras nomu. Fui, tu smirdi. Tu smirdi, tu smirdi, tu smirdi. Pamēģināsim atbrīvoties no lepras smirdaļa jau pirmajā gājienā. Wanna blow something up? O, mums tas izdodās. Mēs jau pirmajā gājienā atbrīvojamies no lepras smirdaļa. Jā, protams, šobrīd pēc dzīvībām man neizšķirs, taču tas man neinteresē, turklāt es esmu izlicis 2 monstrus. Kas ir vispār super. Nākamais, manuprāt, varētu būt Knife Juggleris. Nu, ko liks pretī man? Ko liks man pretī? Ko liks manam super spēcīgajam dekam pretī? Nu, es tev izaicinu, uzliec kaut ko decent. I wonder. Nu, brīnies, brīnies. Es tev varu apsveicu, ka tu brīnies. O, kas Eimans idīs? Es tev apsveicu ar tik ģeniālu gājienu. Skaties un mācies. Knife Jugglers. Un es ļoti ceru, ka viņš pārdzīvos šo gājienu, jo tad nākamajā gājienā vienkārši sekos random 3 viena Helsa monstri. Visdrīzākais, kad šis un šis. Un tas respektīvi nozīmē 3 sitienus pa seju vai pa viņu monstriem, ko viņš uzliks. Lai viņš tiek ar to galā. Šis ir like 1-2 nonsense decks. Un, protams, ka man ļoti veids, ka viņš tiksimies nespēlē pret meidžu. Tāpēc tas nozīmē visdrīzākais 7. gājiens Flamestrikes un vienkārši visi man patoloģija monstri instantēd. Tagad tas pāris gājiens varēšu nospēlēt. Kas zina, varbūt man ar tiem pāris pirmajiem fiksējiem gājieniem izdodas iegūt tik lielu priekšrocību, ka man tie mazie mīkstie mīņieni pietiks, lai kādu duelīti pat vinnētu. Lūk, viņš pat domā, viņš ir apjucis. Un kā mēs redzam, šis Hunters ir spējīgs domāt, vai arī viņam vienkārši ir lēns internets un kaut kas uzkāries. To mēs, protams, uzzināsim. Nu tiešām, tu man nosit to jauko monstriņu. Kas tur ir? Whenever a friendly secret is revealed. Friendly secret. Nu labi, nu. Ja tu šitā, tad mēs tik un tā izliksim 3 monstrus. Is someone injured? Called for the doctor. Un manu izcilo tontu. Šie 2, lai paliek, tā teikt, rezervē. Mans galvenais mērķis ir vienkārši izlikt 15 mīkšķaulīgus monstrus. Pēc iespējas ātrāk, kā redzam, šajā duelī man izdevies jau 5. Tātad 10 vairs tikai palikuši. Mans pareģojums bija, ka būs nepieciešami 2 dueļi. Well fought. Nopietni. Viņš padodās. Viņš tiešām padevās. Cilvēku mīļiem. Man droši vien būs tagad nepieciešami 3 dueļi, jo es neticu, ka es nākamajā spēšu izlikt 10 monstrus. Bet, nu, ja jau padodās, tad padodās. Lūdzu, man trūks 10. Nu, kāpēc tu tik ātri padevies? Varēja padoties pēc pāris gājieniem, kad būtu izlicis vēl pāris monstrus. Varbūt viņam tik ļoti nāca smiekli, viņš nejauši padevās. Bet tā nedrīkst. Tā nedrīkst. Tas ir nejauki pret mani. Tas ir ļoti ļauni pret mani. Es tā centos viņu vinnēt. Anduin versus Valeera. Nu, pret Vaļēru mums ies vēl sliktāk. The light shall bring victory. Ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Vaļēra varēs mums pingot. Taču mēs iesākam, kas ir labi. Un mums ir svampūzes, kas novāks viņas weapons, kas arī ir labi. Sāksim ar murloku. Jā, mums patiesībā ir diezgan daudz murloku. Es to neievēroju. Un tas ir labi, ja es izvilku to murloku, kas mums bija pagājušreiz. 1-1. Viņš pingos? Nopietni? Jā, viņš pingos.
Teikt jādomā, kurš no šiem diviem ir izdevīgāks. Droši vien, kad šis murloks, jo tad es tieku pie diviem. Un viņam vienkārši nepietiks jaudas abas reizē nopingot. Un viņš droši vien pingo šos, tās vājāku. Un tad nākamajā gājienā skatīsimies, ko darīsim. Force an enemy. Nopietni! Nu, viņš man atbrīvo no abiem monstriem. Marta! That was mean. Čārģosim viņu. I want insta damage. Jā, protams, var teikt, ka viņš tur... Viņš vienkārši nopingos. Bet viņš jau arī kaut ko zaudē no tā, ka viņš pingo. Viņš jau arī kaut kādu dzīvi zaudē. Plus, tā kā viņam jāpingo, viņam ir grūti radīt monstrus. Tagad mēs izdarīsim šo gājienu. Put this apple on your head. Radīsim, problēmas. Tagad viņam jau ir jādomā, kā tikt vaļā no diviem monstriem. Nu, Grobarona. Ko tu spēsi man izdarīt? Spēsi tikt galā ar maniem super spēcīgiem monstriem 2 damage. Akal pingosi! Tu esi drosmīgs. Ping after ping after ping. Šo mēs pietaupīsim, ja viņš uzliks stiprāku monstru. Bloodfains. Un tā, Divine Shield. Protams, ka tas ir draņķīgs tons, bet nu, tas ir labākais, ko var dabūt par vienu karoti. Ai, Silence. Silence gan man nepatīk. Nu labi, tu atbrīvoji man. Bet tev vairs nav weapon. Un viņš uztais jaunu weapon, un tas ir tieši tas, ko es gribēju. Skatieties man nākamo gājienu un mācieties. Tātad, svampūzes, healers. Nu, uzliksim pilnīgi visus. Un man nav īsti ko healot šobrīd. Dalamies. Tad tas ir treidojam. Un... Viņam palikuši tikai 10 dzīvības. Pašlaik mums rokās 7 damage. No, back into janky. Atjaunojas savu 8 dzīvības. Un mēs pielātājam mūsu tauntu. I can't do that. Ready for action! Izusļosim paši sevi. Es gan man neko nedod. Uztaisīsim. Vispār. Netaisīsim treidu. Es ceru, ka netaisīsim šoreiz treidu. Right away. Kaut kā ir aizdoms, ka tas nebūs izdevīgākais variants šoreiz. Es domāju, lai man paliek pēc iespējas lielāks damage laukā. I'm ready. I'm not ready. Aha, spēl damage, tas nav labu. Auč! Laikam jau tomēr vajadzēja treidot. Nu labi, nu mums ir Fairy Dragon. Droši vien, ka tagad sāksies tas, ko sauc par zaudējumu. Droši vien, ka tūlīt sāksies tas, ko sauc par mēs zaudēsim. Jo man diez vai iznāks vēl kaut kas pietiekami jaudīgs. Treadprince Galavigs. Jā. Nu lūk, tagad sākās patoloģija. Nu, mēs izturējām līdz 8. gājienam. 8. gājienā mums beidzās jauda. Wanna blow something up? 8. gājienā man beidzās jauda. Vienīgā cerība ir tas, ka viņš nenovērt. Vēl viens. Viņš pieņem 2 manas kārtas. To viņš dara? Tagad. Add 2 random spells to your hand from your opponent's class. Viņš dabūt 2 manus spells. What might? Nezinu, man ir 10 monstri uzlikt vai nav.
Katrā ziņā tū tam ir. Vienīgais vairāk par vēl 2 gājieniem es neizvilkšu. Vairāk par vēl 2 gājieniem es neizvilkšu. 1 damage. How convenient! Oh! Nice! Nice! Yeah. Yeah. Yay! Nākošais būs pēdējais gājiens! Aladra Murlocs! Fuhu! Hihi! Nu, lūk, kā redzējāt, 8 gājieniem pietika jauds ar šādu super spēcīgu komplektu, kurā ir tikai 1 un 2 karoši monstri. Nu, lūk, viņš pieliek punktu šai cīņai, un vai man izdevās dabūt achievementu? Nu, questu. Jā, es pazadu zvaigznīti, man pie kājas. Jā, es dabūju 2. līmeni, kas gan man interesē, un es dabūju. Un es dabūju Divine Spirit. Tātad, šīs lieliskais ar maču kopums ir pabeigts. Kā redzam, mēs esam pusē līdz naksam apmēram. Un paldies par uzmanību un tiekamies atkal nākamreiz. Uz redzi!